Honda automobīlis ar sarežģītu izrunājumu nosaukumu ENY1 ir Japāņu ražotāja pirmais elektriskais crossovers un tikai trešais 100% Honda elektroauto vispār. Autoziņas ar to iepazinās īsā testa braucienā Norvēģijā. Tātad, kas jums būtu jāatcerās par jauno Honda 100% elektrisko SUV modeli? Pirmām kārtām sniedzamība ar vienu uzlādi sastādīs 412 km. Piekritīsiet, kad arī priekš mūsdienu elektroautomobīļu tas ir ļoti daudz. Priekšpiedziņa un uz priekšējās asarīs 150 kW. Jaudīgs elektromotors, 68,8 kWh ietilpības baterija, kas būs ievietota automašīnas grīdā. Protams, tas nedaudz nozags automašīnas klīrensu, jeb attālumu līdz ceļa virsmai, kas sastādīs 14,5 cm. Gan vizuāli, gan pēc ārējiem izmēriem elektromobils nedaudz līdzinās jaunajam Honda HR-V, taču iekšpusē ENY1 ir citāds. Honda pirmā elektriskā crossovera salons ir apstiprinājums tam, kad šim automobīlim nav nekāda sakara ar Honda HR-V. Paskatieties uz šo te multimēdiju sistēmu ar milzīgo planšeti. Jaunums Honda ir arī virtuālais mērskalu panelis bez tā sauktā vizora jeb saules sarga. Kas man personīgi patīk atrodoties pie Honda elektriskā SUV modeļa stūres, tā ir tāda maiguma sajūta un arī adaptācija pie automobīla neprasa ļoti ilgu laiku. Te iekāp un brauc, un viss ir ļoti saprotams, labi izšķirtspējas, gan digitālais ekrāns, ko mēs redzam priekšā, gan arī lielā planšete. Un tāpatās viss var redzēt labi, kas notiekās aizmugurējos sēdekļos, un tāpatās, kas notiekās koplietošanas satiksmē cauri aizmugurējo stiklu vai atpakaļ skatu spoguļiem. Svarīgākais, ko šodien sapratu, ka šis automobīls ir tāds pats kā tie parasti auto, ko zinu jau 30 gadus. Pārsvarā elektromobīļi diezgan atšķiras no degvielas automašīnām. Šajā es jūtos tāpat, gandrīz kā mājās, un daudziem cilvēkiem arī tas varētu patikt. Nav nekas daudz jāmācās no jauna, vienkārši sēdies un brauc. Very good car and very good feeling, because it's not too much to learn. You just sitting and driving. Jaunais elektromobils rādās pietiekami ērts arī aizmugurē sēdošajiem. Lūk, es esmu apsēdies, kā tautā saka, pats aiz sevis, un man ar augumu gandrīz 1,90 m ir pietiekami vietas gan ceļiem, gan kājām. Es varu savu spurgalu pastumt zem priekšējā pilota krēsla, un arī virs galvas man ir ļoti daudz vietas. Un, kas man personīgi patīk, arī atgāzuma leņķis ir pietiekami komfortabls, lai ar šo mašīnu varētu pabraukt arī garākas gabals. Elektromobīļu pasaulē Honda joprojām ir iesācēji. Šarmantai Honda E pēcnācēji nebūs zemu pieprasījumu dēļ Eiropā. Varbūt crossovers būs veiksmīgāks? I think it's for everybody now. It's very important, and Honda have one. Kā jau visiem tas ir ļoti svarīgs. Honda jau ir kāds ļoti jauks modelis Hondai, bet SUV pašlaik ir modē un būs daudz cilvēkam šādu auto varētu pārdot. Many people who want SUV now, and then they can sell that.